Labdien! Šodien turpinam mūsu raidījumu sēriju, un šodien mēs apspriedīsim situāciju ar valsts drošību, bet vairāk ne tik daudz kā mūsu varenos bruņotos spēkus, bet kādā veidā, lai visi Latvijas iedzīvotāji justos droši, kas būtu jādara, vai laukos ir šī drošība, ja, vai mēs tiešām neesam apdraudēti kaut kādā veidā. Un šodien sarunā mums piedalās Mārtiņš Vērdiņš, rezerves kapteinis, blogeris, un blogs saucās Varabungas, iesaku visiem apskatīties, un vēsturnieks, maģistrs vēsturē, Edvards Krusts, un publicists arī. Ja. Un varbūt sāksim ar tādu jautājumu pirmo, kas ir tāds vispārīgs, vai latvieši, un te es ar latviešiem domāju ne tikai etniskos, bet tos, kas dzīvo Latvijā, sevišķi laukos, ja. Vai laukos latvieši, un arī kaut kādās pilsētās šodien ir droši, ņemot vērā to, ka valsts drošības dienests ir izteicis vairāk kā 2000 brīdinājumu tiem cilvēkiem, kas pārsvarā nav latvieši un kas publicē sabiedriskajos sociālajos tīklos, piemēram, telegramā, ja, ka viņi gaida Krievijas armiju, viņi gatavi šaut mugurā, un šādi brīdinājumi ir izteikti vairāk kā 2000. Ja. Tad es pieļauju, ka tur arī varbūt atklāja tikai 10. daļu, varbūt, ka viņi 10 reizes vairāk. Ja. Varbūt, Mārtiņ, ko mēs varam šādā situācijā darīt, un vai mēs tiešām esam droši savā valstī, kurai tūliņ jau drīz nosvinēsim 35 gadu atjaunošanu? Es domāju, ka jebkuram dzīvam organismam, un latviešu tauta ir obligāti dzīves organisms, ja, ir veselīgi uzskatīt, ka viņš nekad nav nekādā drošībā. Ja pastāv tikai dažādas nedrošības pakāpes, un mūsu pienākums ir šo te nedrošību analizēt un mazināt tur, kur tas iespējams, un mazināt kritiskās nedrošības. Tos faktorus, kas varbūt mums nāvējoši. Tāpēc, ja jautājums ir par to, vai jebkura latviešu nācija vai jebkura cita ir pilnīgā drošībā, es teikšu, ka nekad nav pilnīgas drošības. Kas attiecās uz situāciju tieši to, ko jūs pieminējāt mūsu konkrētajos gadījumos, visam jāsākās ar situācijas analīzi, un tas, ko jūs pieminējāt attiecībā uz šiem te valsts drošības dienesta ziņojumiem un tam līdzīgi, jāsaprot, ka tā ir tā situācija, ar kuru mums ir jārēķinās, tā ir tā vide, kurā mums ir jādarbojās un kurā mums ir jācīnās par savu drošību. Šis te process ir nemitīgs, nepārtraukts, un visu laiku viņam ir jābūt kaut kādam feedbackam, ja mēs konstatējam kritiskās nedrošības, mēs ar viņiem cīnāmies, mēs nododam tos riskus, mēs ar viņiem tiekam galā, atkal analizējam situāciju, un tādā veidā šis process ir nepārtraukts. Nekad es neieteiktu nevienam uzskatīt, ka viņš ir pilnīgā drošībā. Lai gan Latvijā laikam bija tāds viens periods, kad mēs laikam uzskatījām, vismaz militārā jomā, ka mēs esam pilnīgā absolūtā drošībā. Tas bija tikko uzreiz pēc iestāšanās NATO, un tas periods, neskatoties uz 2008. Gada notikumiem, viņš turpinājās, acīm redzot, līdz 2014. gadam, kad kaut kas tomēr sāka mainīties arī tajā uztverē, ka dalība vienā vai otrā organizācijā negarantē 100% drošību arī militārajā jomā. Labi, varbūt Tātad vēl Latvija ir droša? Edvard, es precizēšu varbūt tādu rusciņu. Mums politkorekti nekur netiek rakstīts, ka valsts ir 5. kolona. Es viņu sauktu, piemēram, ja šie 2200 brīdinājumi, mēs varbūt nezinām, varbūt viņi ir 10 000, ja, vai cik viņi, mēs pat viņu skaitu nezinām. Ja. Tātad uzreiz maza vēsturiska piezīme, kā vispār radies teiciens par šo 5. kolonu. Tātad 5. kolona ir jēdziens, ko izmantoja Franko, ģenerālis Franko Spānijas pilsoņu karā, respektīvi, tad, kad 4 nacionālas armijas kolonas virzījās Madrides virzienā, Franko rādoja apgalvoja, ka 5. kolona jau ir pilsētā un gaida pavēli, kad sāk rīkoties, vai ne? Tātad, kas ir 5. kolona? Tā ir kāda ļoti liela sabiedrības daļa ar atšķirīgiem politiskiem, ekonomiskiem, sociālajiem, mentālajiem, ideoloģiskiem uzskatiem, kuri 5. kolona tie cilvēki, kas dzīvo starp mums, bet ne ar mums, un ir kādas citas varas piekritēji un prāto sagaidīt, respektīvi tā saucamie tanku bučotāji tautā. Un, protams, es domāju, ka kāda militāra apdraudējuma gadījumā, kā to rāda arī Ukrainas pieredze 2014. gadā, mums būs jākaro divās frontēs.
piemēram, runājot par Ukrainu, kā jau tas daudz kur vairāk kārt atzīmēts, proti šeit 5. kolonnas pārstāvji Krievijas varas gaidītāji. Nav runa par to, vai tie ir etniskie Krievi vai tikai Krievu informācijas telpā dzīvojuši cilvēki. Viņi paši organizējās, viņi veidoja cīņas klubus, airsoft klubus, piemēram. Tie ir cilvēki, kuri izrietot no kaut kādām politiskām simpātijām vienojās ap kādu līderi, mācījās, apguva kaujas elementus, un vienā brīdī viņiem tiek piesaistīts GRU, ir FSB aģents, tātad Krievijas varas struktūra pārstāvis, kurš viņiem iedod ieroci un saka, tagad jums būs nevis mācība, bet kaujas munīcija. Lūdzu, jums ir uzdevums, viņi būs ar lielu prieku, viņi ieņem kādu bataljonu vai, piemēram, varas iestāžu ēku Lome, Jelgavā, Rīgā un tādā veidā. Es domāju, jā, tas ir viens no lielākajiem apdraudējumiem. Kamēr mēs neesam ar to tikuši galā, tikmēr mēs nevaram runāt par pilnvērtīgu valsts aizsardzību. Jā, tā ir viena problēma. Jautājums es arī par to domāju, jo mēs esam arī Saeimā iesnieguši vairākus likuma projektus, teiksim, attiecībā varbūt šo 5. kolonu, bet ka politi nekorekti skaitās pat par to runāt, jo mēs neesam redzējuši, ja, ka, teiksim, sabiedriskie mēdī, televīzija, ja vispār tāda tēma parādītos 5. kolona, lai gan viņi ir ļoti izplatīti, un šodien mums bija sociālo lietu komisijā likuma grozījumi par kapelānu dienestu, bruņotajiem spēkiem, kas tagad būs arī ne tikai armijā, bet arī iekšlietu ministri, piemēram, kur ir arī ugunsdzēsēji, ieslodzījuma vietas, un tur tika minēts interesants gadījums no Ukrainas, kur viens kapelāns izstāstīja, ka, piemēram, Ukrainā milzīgs pieplūdums pēkšņi parādījies brīvprātīgo, kas grib strādāt pa kapelāniem, kas piesakās dienestā, ja, bet pārsvarā krieviski runājošie. Un izrādījās, ka viņi aģitē šajās daļās par pacifismu, un ka vispār ir slikti karot, un ka vajag uzturēt mieru, ja, un tagad tur notiek milzīgs tīrīšanas. Bet tas tā tikai kā piemērs. Un tad man atkal būtu Mārtiņam jautājums tāds. Pēdējos gados pastiprinās laupīšana Latvijas pierobežo ar Lietuvu, dienvidu novados. Bauska, Dobele, arī dienvidu Kurzeme. Tiek aplaupīts zemnieksaimniecības, aizvesti kombaini, aizvesti traktori, kas maksā vairāk 100 000. Un tagad pēdējās pāris nedēļās mēs dzirdējām no vienam Saeimas deputātam, ja viņam pat bija noņemts GPS sistēmas nost, suņi tur tiek iemiedzināti. Pat izcilam paralimpiskam sportistam tika aplaupīta brāļa saimniecība Birzgalē. Jā. Līdzīgs notikums Baldonē, jā, teiksim, tiek zakti kvadracikli, tur pēdējais tur kaut kur nepilni 50 000, tur kvadracikls, auto piekabe, pļāvēji, dažādi instrumenti garāžā, suņi iemiedzināti un tā tālāk. Bet kas ir visinteresantākais, par ko arī mēs daudz nedzirdam, ka izmeklējot šo lietu, kā man cietušie stāstīja, un, piemēram, šo te Birzgales gadījumu, Bauskas novads, un es kāpēc izmeklētāji ir Salaspilī, jauna meitene, un viņi saka, viņa ir 300 lietas. Ka viņi vēl gadu nostrādās un ies prom, ja viņi vairs to nevar izturēt. Viņas ir neatklātas. Viņi saka, viņas fiziski nevar izmeklēt. Un tad ir uzreiz jautājums, jā, jo mums varbūt ir veicies arī šeit, ka mums ir Mārtiņš, kurš labi zina vēsturi, kas bija tie, kas izdomāja, ka ir jāatbruņo zemesardze, jo mēs iepriekšējā diskusijā šeit ar pašvaldību vienu no tādiem vadītājiem, Aleksam Lielmežu, par to runājām par zemesardzi laukos, jo bija tā doma, es arī atceros, atjaunot aizsargu organizāciju, un tad parādījās, ka politi nekorekti, jo aizsargi tā kā piedavušies apvērsumā, nosauksim par zemesardzi. Un tā Lielmežs arī stāstīja, ka viņiem bija labi bruņoti mednieki, viņu pagastā, tas ir Malpilī, tur nekāda noziedzība nebija, kārtība ideāla, un tad nāca pēkšņi rīkojums nodot ieroči, un viņu pašu pirktie ieroči bija jānodod, jā. No kurienes nāca šī iniciatīva, kāpēc tas viss bija jādara, ja, un kāds ir rezultāts? Tur bija tā, ka nebija dūma bez uguns, ņemot vērā, ka 91. gadā, kad zemesardze faktiski organizējās, un 92. un 93. kad notika visi tie procesi un ieroči pārsvarā atradās mājās, parādījās ka disciplīnas izpratne par militāro disciplīnu, izpratnē par to, ka tiem, kam tiek piešķirt ieroči, viņus jāpārbauda attiecībā uz sodāmībām. Tas bija viss atradās ļoti tādā zemā līmenī. Kā rezultātā
no nevis papildus drošība radās, bet bija gadījumi un pietiekami daudz, kas ļāva mest ēnu uz visiem pārējiem zemesargiem ar to, ka viens vai otrs izmantoja dienesta ieročus, pieņemsim, malu medībās, vai kaut kādiem citiem nevisai likumīgiem pasākumiem. Bet tajā pašā laikā jāsaka, ka, pieņemsim, šodien, ja no šodienas skatāmies, tad iegūt ieroci glabāšanai mājās, ja ir tāda iespēja, tad, principā, zemesardze neliek nekādas lielas šķēršļus šajā jomā. Bet, protams, viņi pamatot vēlas, ja tas ir valsts ierocis, lai viņi tiktu izmantots, teiksim tā, valsts aizsardzības nolūkiem, kuram šobrīd zemesardze atgājusi mazliet malā no policijaskām funkcijām un vairāk pievērsusies militārajām funkcijām. Šeit, kaut gan sākumā, 90. gados, bija mazliet tā kā otrādi. Drīkst piebilst, vēlos pateikt to, ka mēs bieži vien aizmirstam faktu, ka zemesargs tomēr, lai cik ļoti mēs to gribētu, mēs neesam profesionāli karavīri. Tā ir viena lieta, un zemesardzes dibināšanas ideja tomēr bija ārkārtīgi ietekmēta ar šo te romantizēto stāstu par aizsargu organizāciju, proti nepieciešamību radīt bruņotu tautas kustību, kas īsteno savu būt kungi pašiem savā zemē. Tas nozīmē, ka, protams, tie visi vīrieši iziet militāru apmācību un kara gadījumā viņi arī būs frontē un karos attiecīgajās vienībās. Bet tas paģērēja arī patriotisku audzināšanu un tātad kultūras dzīvi un arī pašaizsardzības vienības ar policijaskām funkcijām. Jo tikai pateicoties 90. gadiem, kad zemesargiem bija šīs plašās pilnvaras, mēs varam dzirdēt tos leģendāros stāstus par to, ka tiek noķerts kaut kādas lietuviešu šauļu bandas, piemēram, par ko jau esmu stāstījis, ka apzaga latviešu zemriekus. Zemesargi uztaisa slēpni, noķer pakaļ dzenes, izjauc lietuviešu mašīnu, pārdod rezerves daļās. Protams, tas ir drusciņi amorāli, bet 90. gados runa bija par to sociālo briedumu, ka mums vēl nebija tās izpratnes par atbildību, bet tie ir riski, kurus var izslēgt šodien. Un es vēl piebildīšu, tur mazliet arī notika tāda, teiksim, prioritāšu maiņa, jo, ja 90. sākumā izdevās to noziedzības pirmkārt policija dalījās un šķēlās un bija izcili vāji, ja nevar pat salīdzināt pašreizējo, tad zemesardze bija tas, uz ko varēja balstīties tajā laikā, un tas arī notika. Pēc tam, iestājoties NATO un arī vēlāk, radās jautājums par to, kāds aizsardzības modelis mums būs. Un aizsardzības modelis mums, acīm redzot, jau šobrīd ir izveidojies, tā ir samērā neliela profesionāla dienesta kohorte, kuru tātad balstās tā skaitā arī uz zemesardzi, kā uz militāro spēku. Un šeit ir jāsaprot, ka zemesardze vienlaicīgi nevar darboties visos virzienos vienādi labi. Tur būs kaut kāda trūkuma parādīsies vienā vai otrā virzienā. Ja šobrīd sabiedrība uzskata, ka galvenie virzieni būtu iekšējā drošība un cīņa ar ielu noziedzību, kas man šobrīd nešķiet, tas būtu galvenais, tad zemesardze vajadzētu orientēt šajā virzienā. Ja mēs tomēr uzskatām, ka ārējais iebrukums un visa militārā tematika, kas saistīta ar zemesardzi, tā mums ir prioritāra, tad mums jāorientē zemesardze šajā virzienā. Vienlaicīgi jāt uz diviem zirgiem ir ļoti pagrūti, zudīs kvalitāte, par kuru mēs jau tāpatās cīnāmies diezgan smagi. Jā, es tikai vēlēju jautāt, kāda tad ir zemesarga kvalitāte, ja mums pielīdzina profesionālā dienesta standartiem? Bet tās zināmas ir tādas, kādas ir. Jā, tad mēs esam ļoti neprofesionāli karavīri, profesionāli dienesta ekipēji. Jā, es nekad nepielīdzinātu zemesargus viens pret viens, nelīdzinātu viņu ar profesionāli dienesta karavīriem, bet jāsaprot, ka ir divu tipu bruņotie spēki. Bruņotajos spēkos viņi var sastāvēt no pirmkārt regulārās armijas, tie profesionāli dienesta karavīri plus tie valsts aizsardzības dienesta karavīri, kas tajā brīdī atrodas dienestā, tā ir regulārā armija, un ir teritoriālais karaspēks. Teritoriālais karaspēks ir tieši tas, uz ko šobrīd zemesardze ir orientēta. Tie ir savos reģionos atrodoši, organizēti, militarizētie bruņotie spēki. Un tā ir šobrīd zemesardzes niša, teritoriālais karaspēks, kur viņi vislabāk jūtās un kur viņas uzdevums būtu tā cīņa ar pretinieka diversantiem un specvienībām, kas siro mūsu aizmugurē, strateģiski svarīgi vai kritiskās infrastruktūras objektu apsardzi. Tas ir tas, uz ko šobrīd zemesardzes
kvalifikācija, kas ļauj viņiem to darīt. Ja mēs runājam par klasiskā tipa militārām operācijām, ja, kā pieņemsim iešana uzbrukumā, mobilā aizsardzība un tam līdzīgi, tur ir grūtāk, tāpēc, ka zemesardzes struktūra paredz to, ka tur ir ne tikai jauni vīrieši, tur arī vīri gados, tur ir arī sievietes un tam līdzīgi. Viņi ir labāk pielāgoti tiltu, objektu apsardzēji, iespējams kaut kādai ātrai reaģēšanai mūsu aizmugurē. Jā, es drusku precizēšu. Mums ir 511 pagasti, ārpus pilsētām, vēl mazās pilsētas. Ja? Un, teiksim, tās, ko sauc pa valsts pilsētām lielās, bet tad ir tās mazās pilsētas un pagasti. Un šajos pagastos, un tagad tie novadi ir tikai 36, un parasti policija ir, teiksim, Baldums novads konkrēti, jā. Policija sazvanīt nevar. Tā kā jūs viņu sazvaniet, viņai tur jābrauc 30 vai 40 km, viņi nemaz nevar atbraukt. Tā pašā laikā katrā pagastā mednieku varbūt ir vairāk 10. No viņiem var izveidot kaut vai dažus bruņot cilvēkus, kas sazinās, ja ir kaut kāda patrulēšana, piemēram, jo viņi ir iensē. Policija saka, ko mēs patrulēsim, tos noķert mēs nevaram, un varbūt vairāk nemaz nenāks tur tie pāri robežai, nezags tos kombainus. Bet viņiem tā paša organizācija varētu būt. Un vai tomēr nevajadzētu kaut kādu organizāciju, ja nepatīk aizsargi, saukt viņus kaut kā savādāk. Jo NATO princips ir, ka bruņotie spēki nevar piedalīties cīņā ar iedzīvotājiem. Kaut kādu tur nemieru apspiešanā vietējā neapmierinātība priekš tā ir iekšlietu ministrijas struktūra. Ir stingri nodalīts, tāpat kā mums taču robežsardze arī bija jānodod iekšlietu ministrija. Jā, tieši to pašiem mēs runājam. Kur no vēl kārtības uzturēšanai pagastos. Nians šeit ir kāda. Un vēl viena lieta. Es pateikšu, es pameklēju internetā, ko tad bija tie zemesargi, kas bija iemesls, ka viņi tur visu šauž dzērumā un tā tālāk. Es atradu tikai 2 gadījumus tādus, ko visu laiku tur cilāja. Ka bija bēgot nejauši nošauta viena sieviete, un bija piekauts Mākslas akadēmijā viens students, kur bija pārpratums, jo Mākslas akadēmijā tur bija laiks, līdz kuriem vai tur līdz 10 drīkstēja uzturēties, un tur tas sargs ienāca, kas bija atvaļināts zemesargs. Ja viņš arī nebija atvaļināts, es neatceros, bet viņš bija paņemts kā sargs. Un viņš ieiet, un pēkšņi viņš redz, ka tur vienā telpa deg gaisma, un tur students kaut ko tur zīmē, un tas students domā, kas tu tāds esi, jo viņš jau nebija policijas. Viņš saka, ej tu prom, un viņš sakot, bija tā kā kauteņš kaut kāds, un to visur izmantoja, ka tas ir milzīgs pārkāpums. Bet tas ļaunums, kas notiek tagad, ka tur nav ne policijas, nekā, mums ir NATO, mums ir Irakā tur specvienība, kur tik mēs neesam, bet kāds no tā labums, teiksim, vienkārši latvietim, kas dzīvo pagastā kaut kur pie Lietuvas robežu un kuru regulāri aplaupa. Par tiem laikiem, es varu piebilst tikai vienu. Internetā tur tiešām es pats šeit kaut ko meklēju, un pa 90 gadiem ļoti grūti kaut ko atrast. Bet jālasa ir Latvijas Nacionālās biblioteka pieejamo periodiku, kas ir digitalizēta. Tur gan daudz vairāk atradīsies. Bet sīkas lietas. Jā, bet tur ir jāsaprot vēl viena lieta, ka jebkura sīka šī lieta, kas saistīta ar faktiski militāru personas disciplīnas jautājumiem, viņa nebeidzas ar to, ka tiek sodīta šī konkrētā persona. Tur tālāk aiziet, jo tā ir vertikāla hierarhija, sodi aiziet pa visu vertikālu uz augšu. Jums jāsaprot, ka jebkurš rotas komandieris, jebkurš vada komandieris, jebkurš bataljona komandieris, viņam šis pārkāpums, ko izdara viņa ierindces karavīrs, viņš tāpatās nes pa viņu atbildību. Līdz ar to tur ir daudz komplicētāka situācija nekā viens pārkāpums, par kuru konkrētā persona ir sodīta. Tur notiek tā, vismaz tā sistēma ir iekārtota, ka tiek sodīti visi pa ķēdi un līdz pat politiskai atbildībai. Ja jūs varētu mainīt šo situāciju, tad varētu arī kaut ko mainīt. Bet runājot par tiem drošības jautājumiem, es uzskatu tā, ka tāpat kā zemesardze savā laikā tapusi kā iniciatīva no apakšas, katrā gadījumā atbalsts zemesardzei pašā sākumā bija milzīgs. Ja jūs atceraties, bija 17-18 tūkstoši zemesardze uzreiz uz sitiem. Tad arī šobrīd, ja ir runa par situāciju pierobežā ar organizētām laupīšanām un tam līdzīgi, zināmā iniciatīvai jānāk no attiecīgiem reģioniem. Un valstī šajā gadījumā jāpalīdz pašorganizēties šiem cilvēkiem, jo, kā jūs teicāt, pieņemsim, nevar izsaukt medniekus un uzdot viņiem šādu uzdevumu. Rezultāts būs 0. Skaidrs. Ja nav kustības no apakšas, tad nekas arī nebūs. Ja ir
spiediens no apakšas un ir piedāvājums, tā valsts var palīdzēt viņu noformēt un optimālā veidā visām pusēm. Jā, tad dibinā vai nu kā Lietuvā, vai kā dažās Amerikas pavalstīs, teiksim, Nacionālo strēlnieku asociāciju, vai ieroču turētāju asociāciju, vai mednieku klubus, vai strēlnieku klubus, vai kaut ko tādu. Un es uz to arī aicinātu cilvēks par to izmantot arī šobrīd likumā esošās tiesības iegūt legāls ieročus pašaizsardzību. Par to jāsāk, labi. Tagad drusciņi pāriem pie nopietnākas daļas. Mūsu kaimiņu valsts ir Somija, Igaunija, Somija. Un tagad paskatīsimies Somijas un Latvijas salīdzinājums. Somijā, kā atzīst visi militāri eksperti, militāri ir spēcīgāki pa Vāciju ar saviem 5 miljoniem iedzīvotāju. Somija ir tikai 2,9 reizes lielāka par Latviju. Es esmu NATO parlamentārās asamblējas delegācija, un es bieži tur notiek šīs salīdzināšanas. Un te Somijas pārstāv pēdējā viņi uzstājas, viņi teica, ka viņi pirmajā kara dienā var nolikt pretīm iebrucējiem 300 000, un 3 mēnešu laikā mobilizēt vēl kopā būtu 900 000. Viņi teica 900 000, 3 reizes vairāk. Tātad nopaļojam Latvijā 100 000 un mobilizācija 300 000. Kā būtu pret Somiju, ja mēs būtu līdzvērtīgi. Tātad 3 Baltijas valstis, kurās ir pat vairāk iedzīvotāji nekā Somijā, varētu teorētiski, ne uzreiz, bet 10 gados panākt tādu pašu militāro situāciju, kāda ir Somijā, kur izskaitu jau iebrukums būtu ļoti dārgs. Viņš būtu padarīts tik dārgs, ka nebūtu vērts tur nevienai valstī mēģināt. Kāda tad ir mūsu tā situācija? Kāpēc mums nav tie 100 000 un 300 000? Kurš var atbildēt? Es sapratu, reiz kā vēsturnieks komentāru. Pirmkārt, nepareizi salīdzināt Latviju ar Somiju, tāpēc, ka Somija bruņojas konsekventi bez apstājas jau kopš 1917. Kāpēc viņi un kāpēc mēs nekur tā mentalitāte atšķirība? Bet turpinot to, ko es vēlos pateikt. Mums ir Soma asins lībieši. Mēs pat vairāk nevaram salīdzināties ar Baltijas valstīm, ne ar Igauniju, ne ar Lietuvu. Mēs esam iepalikuši vismaz par 10 gadiem, ja mēs skatāmies uz to skaitisko sastāvu. Tātad varam paši pareiķināt, mums ir profesionālā dienestā aptuveni 7000 karavīri. Drusciņi vairāk atrēķinām lietuvešus, cik tad paliek tur tie reāli kainieki jautājumi. Mums ir 10 000 zemesargi. Vēl ir diskutabls jautājums par to, kāda ir viņa reālā sagatavotība un cik daudz ieradīsies X stundas laikā dienas vietās tādā garā. Oficiāli mums ir 30 plus 1000 rezerves karavīri, bet pagājušā gada beigās pats aizsardzības ministrs atzina, ka tur ir 10 līdz 12 000. Tā statistika ļoti interesanti. Es pamēģināšu izskaidrot. Pamēģināšu ņemot vērā Somiju. Paņemsim Somiju, no kurienes viņiem tie 1000 rodās. Pirmkārt, viņam ir vispārīgā kara klausība viscaur visu viņu vēsturi. Tad viņi nekad nebija no viņas atteikti. Arī kopš 91. gada ir mums bija līdz kuram gadam? Līdz 2006. Nē, tur neiesauc visu. Tur bija, pirmkārt, viņa bija ļoti fragmentāra, ļoti neliela. Viņa bija nekvalitatīva, un 2006. gadā viņa arī faktiski izbeigta. Atjaunot viņa tikai tagad, un lai uzkrātu šo te rezervis, ka jūs runājat par Somiju vēlreiz. 30 000 viņam ir regulāra armija, tā, kas šobrīd standing armija aktīvais dienests, tas, kas šobrīd ir. Tie 300 000, kas viņiem ir tie ir rezerves karavīri. Tie ir tie cilvēki, kas ir dienējuši vai nu obligātajā dienestā Somijā, vai nu profesionālajā dienestā Somijā, atvaļinājušies un nokļuvuši tātad, sākuši veidot šo te rezerves karaspēku, kurš ir pietiekami liels, viņš ir 10 reizes lielāks nekā aktīvais karaspēks. Tur, lai tādu izveidotu, mums vajadzētu iziet uz tiem 4000 valsts aizsardzības dienesta karavīru, kas mums paredzētu kaut kādā gadā pēc gadiem 5, un konsekventi viņus uzkrāt. Tad ir jāsaprot vēl viena lieta, ka veselības iemeslu dēļ, kaut kādu citu aizbraukšanas dēļ, vēl 101 iemeslu dēļ, mēs nekad nevarēsim paņemt no tiem, ja mums būtu, pieņemsim, 100 000, mēs nekad nevarēsim paņemt visu to rezerves karavīru skaitu. Mēs nepaņemsim kaut kādu procentu, tie var būt 50%, varbūt 60%, bet noteikti ne visus. To arī jāsaprot. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs pilnvērtīga vispārīgā kara klausība, attīstīt rezerves karavīru sistēmu ar regulārām papildu apmācībām un faktiski 10, 20, 30 gadu laiks, lai viens paudzes laiks faktiski, lai šo te rezervi uzkrātu.
Jā, bet jautājums te ir ļoti vienkārši. Tā ir reāli 30,000, kā es skatos, ka mums te 10 gados, laikam, līdz kuram tur bija 30 un plus 30. Zemesardze un... Zemesardze mums ir pēc saraksta, mums ir 10,000. Bet ir reāli tie 3000 un 3000. Mums 60,000 ir plāns. Jā, tas ir plāns, viņi vēl jāsasniedz, ja izpildīsies. Ir reāls vai nav? Tāds jautājums. Es domāju, 10 gadu laikā nav reāls. 10 gadu laikā nav reāls. Lietuvieši 2015. gadā reaģējot uz agresiju Krimā, viņi atjaunoja militāro dienestu un pagāja vairāk gadi, kamēr viņi tagad 3,5 līdz 4,000 gadā iesauc. Tas reāli 10 gadi paiet, jā. Viņiem tagad aptuveni līdz 100,000. Mēs tikai tagad sākam, mums tie ir daži simti gadā. Mums paies 10,000, kamēr mēs dabūsim tos 3,000 iesaucamos. Kur jūs pieminējāt pareizi to mentālo pusi vai mentalitāti, ja pieņemsim lietuvieši vairākus gadus noturējās pirmie iesaukumi, kas viņi pēc atjaunojot obligāto militāro dienestu, viņi noturējos pirmos gadus tikai uz brīvprātīgiem, nosedzot visus slotus, kas ir ar brīvprātīgiem, tad mums tie brīvprātīgie jau beigušies jau faktiski tagad, un nākamie iesaukumi jau būs iesaukti obligātā kārtā. Tad, ja es pareizi saprotu, pie ierobežotiem resursiem ir jābūt ļoti pārdomātai aizsardzības koncepcijai. Tad, kur tērēt naudu, kādi iepirkumi, ko iesaukt, kā iesaukt, plānošanai, kur izvietot viņus šos cilvēkus. Plus izglītības skolās, lai nedod viltotas, veselības apliecības un pārējais. Pateicoties politiķiem bez valstiskās pašapziņas, viņi ir ignorējuši faktu, ka 500 gadus Baltijas teritorija atrodas Maskavas impērisko ambīciju lokā. Tas ir punkts 1. Tāpēc es nesaprotu, cik infantīlam aizsardzības ministram jābūt, lai tikai 22. vai 23. gadā pieņemtu lēmumu par obligātā dienesta atjaunošanu. Tu kā vēsturnieks Ruso kronikā laikam es izlasīju, kur ir teicis, ka tad, kad sakā tas Ivan III Smoļinas kaujā, un 50 gadi vidzemē bija miers, un vidzemnieki nodevās dzeršanai, uzdzīvei, ballēm un tā tālāk, un tad, kad parādījās Ivans Bargais, jeb Jānis IV, kā viņi tur sauc, jeb Ivans Briesmīgais, tad izrādījās, ka vispār neviena karotāja te nebija, un Zelgotņiem nevarēja paļauties, un Livonija beidzās kā tāda. Tas atkārtojas, Runājot par šo jautājumu, ir jāuzsver mūsu mentālā sagatavotība, jo ko rāda statistika, piemēram, tāpat Somija salīdzināsim ar Latviju. Somijā vairāk nekā 84% sabiedrības ir gatava aizstāvēt valsti ar ieroci rokās, kamēr Latvijā aizstāvēt valsti ir gatava aptuveni 60, ja nemaldos, bet ar ieroci rokās tikai 1/3 daļa. Un ja mēs atstājam tikai tos, kur izgājuši reāli militāru apmācību, tad čiks vien sanāk. Jautājums, kāpēc cilvēki nevēlas aizsargāt savu dzimteni. Atkal ne tikai militārā sagatavotība, bet patriotiska audzināšana. Kā mēs varam izaudzināt patriotisku paudzi, ja mēs vēstures skolās nemācām? Tas ir komplekss jautājums, vairāk šautnes. Ko es vēl varu piebilst šeit, ka pirmkārt arī cilvēki nav droši par to, ka viņi tver to signālus, kas nāk arī no parlamentu un politiķiem un valdības attiecībā uz to, ka tad mēs sakam, ka obligātais militārais dienests ir vajadzīgs, pēc tam mēs pasakam, ka viņš nav vajadzīgs, pēc tam atkal sakam, ka viņš ir vajadzīgs, un godīgi sakot... Paga, kungi. Es atceros, ka sāka veidoties Latvijas bruņotie spēki, no Rīgas, cik tur atkāpās 350 vai cik, tā kā sākās uzbrukums 19. gada martā. Pretuzbrukums no Vēnas, tad latviešiem bija kādi 600 tur tajā, jau Baložu komandētajā, un 8000 tie bija Landesvērs, Vācu baltiešu, Vācu dzelzs divīzija, kas bija. Bet Bermonta jau kampaņas beigās es sapratu, ka bija jau 80,000 armijā. Kā tu to vari izdarīt gada laikā? Ticība idejai par valsti. Gada laikā palielināja līdz 80,000. Jūs sakiet, ka nevar 10 gadus. Vienu mirklīt. Viena lieta ir savākt cilvēkus, apģērbt viņus, iedot pa ierocim un nosaukt viņus pa karavīriem. Mūsdienās tie standarti karavīriem mazliet ir izmainījušies. Nepietiek apģērbt kā karavīru, nepieciešams viņu apmācīt individuālām iemaņām, plus vēl kolektīvām iemaņām. Redziet, mēs runājam par dažādiem standartiem. Viena lieta sadzīt cilvēks, apģērbt vienādi, iedot ieročus, tas ir viens risinājums. Otrs risinājums – sagatavot individuāli un iemācīt darboties kolektīvā. Tas ir tas, kas šobrīd no tā kainieka ir nepieciešams. Tāpēc arī nav tik vienkārši, nav tik viegli.
Un tāpēc, kad par tām socioloģiskām aptaujām, cik es esmu arī ar jaunu komunicējis un tam līdzīgi, daudzus ir jāapmāca šodien militārām lietām. Viņi vēl nezina, ka viņi būs tie, kas gribēs aizstāvēt šo valsti. Šobrīd ir tas vecums, ja, kad bišķi tas nihīlisms ir un tam līdzīgi. Kārdinājumi vairāk ir. Jā, kārdinājumi un tā. Un viņi uzskata, un arī tāda pretošanās, tā kā vecāki to, ko saka un tam līdzīgi. Bet es esmu pārliecināts, ka ļoti, un to arī Ukraina parādīja, ka ļoti daudz no tiem, kas vēl vakar varbūt teica, ka nekad es ne mūžam neko tur nešaušu, neaizstāvēšu, ne ar ieročiem, ne bez ieročiem, ja? Tad, kad pienāk tā x stunda, viņi maina to savu viedokli. Un valstī gudri uzvedoties, vajadzētu viņus šim te lēmumam sagatavot. Tas ir iedot individuālās iemaņas, iedot kolektīvās iemaņas un apbruņot. Skaidrs, labi, tad pārējām nākošais. Vai mums ir kopēja stratēģija 3 Baltijas valstīm? Kāpēc iepirkumi joprojām nav kopēji, bet viņi notiek atšķirīgi? Piemēram, Latvija iepērk ārkārtīgi dārgas raķetes tur kuģi iznīcināšanai. Ja, piemēram, ja mēs zinām tagad situāciju tur Gotlandē ir Zviedri, kas ir NATO, viņiem ir nostiprināts krasts, viņi, man liekas, varētu ar savām raķetēm nosegt jau te līdz Rīgai, ne tikai līdz Ventspilī, to jūru un tā tālāk. Restīvi par racionālu līdzekļu izlietošanu. Un kā jūs redziet, vai mums vajadzētu vairāk koncentrēties, teiksim, uz motorizētām kājnieku brigādēm, vai 3 Baltijas valstīm būtu vērts varbūt iepirkt kaut kādus modernus iznīcinātājus, ja jau tādi ir Somijai vai mazai valstī Dānijai. Kāpēc mums viņi nav? Jā? Tie ir kādi 5 jautājumi. Nē, kopējā stratēģija 3 Baltijas valstīm, bet mēs visu laiku redzam kaut kādi skandāli pa iepirkumiem. Jā? Tagad visu laiku tiek doti pieprasījumi, tiek tur lamāta ministrija, kakao nauda, tad tur ēdināšanai. Labi, tie nav kopējie, jā. Bet katra valsts kaut ko taisa atsevišķi. Ir iespējams vienoties un racionāli izmantot līdzekļus. Ja viena maz pēdējais. Un tad varēsiet tā atbildēt. Kam būtu, ar ko būtu jāsāk tērēt naudu? Kas ir galvenais? Jā? Vai raķetes, vai pretgaisa aizsardzība, vai, teiksim, ekipējums zemesargiem. Visu mēs nevaram. Pieņemsim, 1,5 miljards jums jāiztērē. Jā. Kam jūs dod priekšroku? Tikai pavisam vienkārši pēdējais, pēc vēlos pirmais atbildēt. Ja runā par kaut kādiem kopīgiem iepirkumiem, tad Baltijas valstīm ir jāsadarbojas tajos jautājumos, kas mums visām ir vitāli svarīgi, bet ko individuāli mēs nevaram atļauties. Es domāju, ka pilnīgi reāli ir ideja, priekšlikums visām 3 Baltijas valstīm samesties naudu iznīcinātāju eskadriļai. 8 līdz 12 iznīcinātāji. Ļoti elementāri, vai ne? Es pilnīgi piekrītu. Kāpēc 8 līdz 12? Eskadriļi, bet es šeit konkrēti nedomātu pilnvērtīgus iznīcinātājus. Šeit es domātu, ir tādi treniņu kaujas džeti saucamie, ja? kuri ir mazāk lētāki apkalpošanā un uzturēšanā, bet ar kuriem var miera laikā veikt arī kaujas uzdevumus. Ja? Tas, pieņemsim, kontrolēt savu gaisa telpu pašiem, ja? Pašiem reaģēt uz ielidojošiem droniem un tam līdzīgām lietām. Ja? Tāpēc vismaz kā sākums es to redzu nevis pilnvērtīgi kaujas iznīcinātāji, bet treniņu kaujas lidmašīnas, ja? Kas reaktīvās. Bet runājot par iepirkumu vispār, ja? Pirmkārt, gribu nomierināt, ja? Neskatoties to, ka mēs pērkam it kā dažādi ražotāji, dažādas modeļus, NATO standartizācija ir tāda, ja? Ka nebūs lielu problēmu, pieņemsim, munīcijas izmantošanā. Ja? Problēmas var būt ar šīs tehnikas uzturēšanu, jo attiecīgie speciālisti, kas ir speciālisti viena tipa tehnikas uzturēšanā, uz citiem modeļiem viņi var, pieņemsim, tur ir nepieciešama sava apmācība. Kas traucē tieši tas, mēs tomēr esam 3 atsevišķas valsts, dažādi politiskie spēki pie varas, dažādas prioritātes, dažādas intereses, un kā to var atrisināt, ir tikai viens veids, kā es to redzu. Tā ir visu 3 Baltijas valstu armiju pakļaušana vienai komandvadības ķēdei. Tas ir Baltijas valstu kopīga armija vai vismaz Nacionālo bruņoto spēku vienota komandvadības ķēde. Varbūt uz rotācijas principu, varbūt uz vēl kaut kā, bet visa militārā plānošana, tā skaitā iepirkuma, notiek centralizēti, atbilstoši, faktiski Baltijas valstu militārā konfederācija. Tas ir interesanti, jo es izlasīju kaut kādā komentārā par Ukrainu, ja, kur viņiem pārmet zināmā mērā, ka viņi jau
kopējā plānošana beidzoties brigādes līmenī, ka viņam ir problēmas ar kopējo plānošanu, teiksim, valsts līmenī. Jā, viņiem tālāk par brigādu, viņiem tur ar to vadību ļoti grūti. Runa par iepirkumiem vai par operācijām? Nē, par operācijām, jā. Bet iepirkums arī savā ziņā operācija. Ka bieži netiek bet tā ir laba doma. Strateģiskā plānošana. Tā ir interesanti, jā, par to es tā nebiju, bet tiešām komandējušā sistēma varētu būt kaut kāda apvienota, acīm redzot. Tagad par to, ko pirkt un kā pirkt. Te man ir... Dārgas raķetes, lētas raķetes. Nē, par to es esmu rakstījis, tāpēc man te vienkārši ir ļoti gatava, ļoti konkrēta atbilde uz šo jautājumu. Lieta tāda, ka ja mēs pašreizējos drošības vai nedrošības apstākļos sāksim krāt naudu un pirkt visu, kas ir nepieciešams, mums tie iepirkumi aizņems tuvākos 100 gadus, un tad vēl nepietiks, ja, jo notiek pārbruņošana, ja, noveco modeļi, jāpērk atkal kaut kas jauns un tam līdzīgi. Mans uzskats, ka ņemot vērā, ka mēs esam frontieri, tas ir, mēs atrodamies tieši Krievijas pierobežā, mums nevis jāpērk, mums ir jāsaņem no sabiedrotajiem pilns kainieku divīzijas komplekts ar visu bruņojumu, ar visu, kas nepieciešams, un viņam jābūt noglabātam šeit. Sauciet to par līzingu ilgtermiņa. Sauciet to par, mēs laika gaitā, mēs pērkot kaut ko savu, varam atvietot to, bet pašreizējā brīdī, ja mēs atļausimies pirkt, mēs mēģināsim pirkt visu, kas mums ir nepieciešams, pilnam komplektam armijas, kā saka, bataljonu komplekts, divīzijas komplekts, brigādes komplekts, pulku komplekts, pa visiem ieroču veidiem. Tad mums tas aizņems tuvākos 100 gadus, mēs nevaram to atļauties. Bet mēs varam savu ārpolitiku virzīt tādā virzienā, ka mēs no sabiedrotajiem saņemam, viņi mums aizdod to tehniku, mēs attīstot, ieguldot tos, kur ieguldīt tos līdzekļus. Mēs ieguldam savas mobilizācijas rezerves veidošanā, savu rezerves karavīru apmācībā, kas uz šīs tehnikas spēj karot un darboties. Lai mums nebūtu tā kā Ukraiņiem, tur mēnešu vai 2 laikā jāapgūst to, ko parasti apgūst pusotra gada laikā. Tas es runāju par F-16. Ja? Tur, kur viņi apgūst kaut ko 3 mēnešos, normāla pilota pārapmācība, pat jau gatava pilota pārapmācība aizņem 18 mēnešus. Ja? Lai šāda situācija neveidotos arī mums jārunā ārpolitiski par to, ka šiem ieročiem un ieroču sistēmām un tehnikai jābūt šeit. Mēs pirksim un atvietosim, bet pārsvarā mēs ieguldīsim cilvēkos, kas uz šīs tehnikas var karot. Un tas ir tas modelis, kur es redzu, kas dzīvotspējīgs. Uzreiz atcerējos, par ģenerāļiem saka, ka viņi ir atvaļināti bijušie. Ja, nevis rezervē. Tad Zviedrijas atvaļinātais ģenerālis Latvijas Neretnieks komentēja situāciju tā, ka redzot no satelītiem, un ja, piemēram, tiešām gatavojas reāls iebrukums, ka Zviedrijai jau laicīgi un Somijai ir pa jūras ceļiem jāatver šī militārā smagā tehnika, un viņa, tāpat kā tas bija Ukrainā, tur jau gadu redzēja, ja, un tikai pats Zeļenskis teica, tas neuztraucties, nekāda iebrukuma nebūs, un tā, un amerikāņi brīdināja. Ja. Tas būs zināms. Tātad šī tehnika tiek atvesta laicīgi, viņa tiek izvietota dažādās Latvijas vietās, ja. Un tad man uzreiz ir jautājums atkal, tāds pārdomām. Rail Baltica, kas viens no uzdevumiem ir arī strateģiskais. Tomēr, lai viņu pabeigt, tas ir minimums kaut kāda tur 6 miljardi, reāli varbūt, ka tas ir 10 miljardi, tas ir 2 miljardi gadā. Tad kā būtu pareizāk, vai šo naudu izlietot, teiksim, kaut kādām bruņošanās vajadzībām un tieši tā kā jūs sakiet, dabūt no sabiedrotiem šo moderno tehniku jau laicīgi šeit, vai tomēr tērēt naudu nebruņoties un tērēt naudu šī dzelzceļa būvēja, kura faktiski nekādas tur citas nozīmes nav, jo kravas tur īsti nav ko pārvadāt, pasažieri tur arī nebūs. Starp citu, tur bija paredzēt 25% no Ļeņingradas apgabala un Pēterburgas pilsētas, ka viņi piedalīsies. Tas arī tagad atkrīt, jā. Bet tīri no militārā viedokļa tur, vismaz mans viedoklis, pietiek pāri Salacai vienu tiltu uzspridzināt, un tur vairs nekas nebūs. Bet, varbūt, ka ir vērts, bet visu mēs nevaram. Jā. Kāds ir viedoklis? Vai šī gadījumā mēs nevarētu atrisināt visus jautājumus, pateicoties, teiksim, jūras ceļiem, jūras transportam, jā, un laicīgi jau visu šo apgādi ar tehniku nodrošināt? Mums jābalso būs. Es šeit galīgi negribētu no ekonomiskā viedokļa
pieiet vienkārši no militārā viedokļa. Ja? Jā. Un piegāžu maršrutu diversifikācija, tas ir vienmēr labi. Ja ir opcija vest apdraudējumu periodā bruņojumu un tehniku ar dzelzceļu, tas tikai nāk klāt, tad tas ir nāk papildus. Ja? Tāpēc es nevarētu teikt, ka tas ir nevajadzīgs. Ja? Apdraudējuma periods ir tas periods, kā jūs pareizi teicāt, Ukrainā bija gandrīz vai gads, ja, tam gatavoties. Ukraina nav NATO sastāvā, un tāpēc sabiedrotie viņi, protams, tajā brīdī vēl neko nedeva, vai partneri tagadējie. Mūsu gadījumā es ceru, ka būtu jābūt savādāk. Un tieši apdraudējuma periodā kustība notiks tāda, ka būs noslogoti i jūras ceļi, i gaisa ceļi un arī dzelzceļi. Un dzelzceļi, kā jūs saprotat, dzelzceļi īpatnību dēļ, ja, mums būtu ļoti neslikti, ja būtu pietiktu, protams, ar šo savienojumu starp Rīgu, nosacīt, Rīgu un Lietuvu un tālāk Poliju un Vāciju. Ja. Mums jau ir parastais dzelzceļš. Jā, bet jūs taču saprotat, ka viņi ir jāmaina Polijā sliežu platumu, jāmaina riteņu pāris ir jāmaina. Ja? Kas pirmam kārtam viņi paši par sevi ir deficīts. Ja? Viņi ir miera laikam domāti, ja? Un tad viņas kaut kur jāatrod, uz ko mainīt. Otram kārtam tas aizņem laiku un rada sastrēgumus. Ja? Tāpēc līnija, kas savienotu Latviju ar Vāciju ar standarta Eiropas sliežu ceļu platumu, es kā no militārās loģistikas viedokļa nekad nevarētu atteikties, jo jūra labi, un starp citu viņa arī šī opcija parādījās samērā nesen, ja kopš Zviedrija pievienojās NATO, jo kamēr Zviedrija nebija NATO, neskatoties visu cieņu Neretnieku kungam, ja, es nezinu, kā uzvest to Zviedrijas valdību, ja, x stundā. Nu jā. Jā, par to varbūt zemesēdz vairāk bruņot nevis. Jā, ja šis Real Baltica ceļš būtu pirms 10 gadiem pabeigts, tad man vispār arī nekāda iebilduma nebūtu. Ideja, koncepcija, protams, ļoti labi jātiek tieši no šī risku diversifikācijas viedokļa, bet, ja, piemēram, tagad mums zināms, ka 5 līdz 10 gadu ilgā periodā sāksies karš, tad es sāku uzreiz domāt, kur to miljardu gadā tur tomēr investēt sliedēs vai bruņojumā. Es labāk pamatīgi noekipētu kainiekus, piemēram, tā, lai mazākā kainieku vienība nodaļas sastāvā viņiem būtu vismodernākie pretanki ieroči, visvieglākie Karla Gustava Javelin, piemēram, Spike, ja, to 2B. Un arī pretgaisa ieroči. Stinger pieņemsim. Jā, bet... Robeža jāminē. Un punkts numur 2 uzreiz pretgaisa aizsardzība. Bet jūs saprotiet, ņemot vērā pat atkal Ukrainas pieredzi, ja, tas, ko jūs sakat apbruņot, tas, kas ir šobrīd, tas ir, protams, ir baigi labi un viss baigi forši, bet tas ir aptuveni mēnesim, 2, 3 karošanai. Ja? Pēc tam būs jāved atkal klāt kaut ko, ja? un būs jāatrod kaut kādas citas avots. Tāpēc būtu jautājums, kā militāriem ekspertām, vai Latvijā vispār ilgtermiņā ir novērojama tāda lieta kā strateģiskā plānošana politiskās vadības līmenī aizsardzības nozarē? Es teikšu tā, ka pirmkārt normatīvi akti liek strateģiski plānot. Valsts aizsardzības plāns mums ir. Neviens, iespējams, jūs viņu esat redzējis, kas tur iekšā, bet nevienam nestāstīsiet, jo viņš ir klasificēta informācija. Tātad plānošana notiek, bet nevis uz nacionālo aizsardzības plānu es šobrīd liktu lielāku uzsvaru, bet uz tiem reģionālās aizsardzības plāniem, kuri tikai tagad tiek izstrādāti NATO ietvaros. Un kur šo te reģionālo NATO Baltijas aizsardzību plānu ietvaros nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tā skaitā Latvijas, tiks doti konkrēti uzdevumi, kādas spējas ir jāsasniedz. Un tad mums īstenībā vairs nebūs izvēles, mums vienkārši šos plānus būs jāpilda. Un, godīgi sakot, tas ir vēl viens, varbūt ne tik uzskatāms, bet Ukrainas kara rezultāts, ka NATO beidzot pagriez galvu Baltijas virzienā un sāka nevis deklaratīvi un teiksim tā, retorikas ziņā solīt mums aizsardzību, bet sāka notikt reāla militāra plānošana, kas aizņem gadus, un viņa šobrīd ir nonākusi līdz kaut kādam mūsu līmenim. Ja? Un kontrolēt, kas šajos plānos ir rakstīts, un vai viņi tiek pildīti un kā viņi tiek pildīti, tas būs, tā skaitā, arī politiķu uzdevums. Jā, ideja ir skaidra apmēram, bet mēs jau tā kā politiķi vairāk mēs runājam, un pēdējais jautājums būtu faktiski, kas mani tomēr mulsina. Ja? Es domāju, virsnieki mums ir izglītot arī rietumu augstskolās pietiekami daudz, un šī stratēģija tiks izstrādāta. Tur varbūt tā pesimisma nav.
Mani mulsina viena lieta, ar ko mēs sākām. Ja? Mums ir armijā, sevišķi arī Latgalē piesakās daudz jauniešu, kuriem pat ir joprojām milzīgas grūtības ar latviešu valodu. Ja? Es nezinu, kā tiek pārbaudīta viņu politiskā, teiksim, uzticamība, bet mēs jau par to runājam, un arī vēsturnieki labi zina, cik daudz, mums nebija lustrācija kā tāda vispār. Ja? Mums tiesās, teiksim, ļoti daudz VDK bijušu aģentu strādā prokuratūrā. Mēs redzam, kas tagad atkal notiek, ja tur, ka iejaukti ar Latvijas pasēm un visur, kur ir kaut kādi skandāli, parādās gan policisti, gan parādās no drošības struktūram cilvēki, kas ir iejaukti. Un tomēr es negribu te par civilizācijas sadursmi runāt, bet mums ir nenormāla proporcija starp pamatiedzīvotājiem un tiem, kas ir padomju laikos iebraukuši, kas varbūt nav visi krievi, bet viņi runā krievu valodā. Civili okupanti un militārie pensionāri. Jā. Un, arī viņu bērni, teiksim, jā, viņš ir virsnieka ģimenē 3 paudzēs, piemēram, Ušakovs, jā, tur vecais tēvs armijas virsnieks, padomju tēvs armijas virsnieks. Jā, labāks piemērs ir Rīgas pilsētas tiesnesis Anastasija Pasjuga, kur notverto FSB vai GRU aģentu atbrīvoja apmaiņā pret 5000 eiro apjomā. Un kā vēlāk atklājās, viņa nākus tieši no šādas ģimenes, par ko tu runā. Viņas tēvs bija padomju armijas virsnieks. Man vairāk nekā 10 gadus, un viņš strādāja par Boriso Gļebskas lidlauka lidmašīnu nolaišanas sistēmu. Nu labi, jā. Detaļās. Kā var izsakoties šeit lojalitāte? Tiesas... Formāli atribūti kā pilsonība un valodas prasme nevienmēr nozīmē uzticību Latvijas valstī. Tiesas ir atlaidušas... Pilsonību un tas nav rezultējies. Tiesas ir atbrīvojuši 8, man liekas, ja cilvēks pret drošības naudu, kuriem jau uzreiz draudēja, kurā normālā valstī mūža ieslodzījums, ja, kuri tur pieķerti cik... 23, rekords 23 spiegošanas akti. 23 reizes spiegojas, racis grūzdevumā, ieroču slēptuvus, jau viņu pa drošības naudu izlaiž. Un kāda situācija, teiksim, kādā veidā, Izraela ir viens piemērs, kur nepieņem visus arābus, tur pieņem, teiksim, kaut kādas atsevišķas cilts, tur Bedouins laikam. Tieši to es arī gribēju teikt. Kā šie jautājumi tiek risināti, ņemot vērā sarežģīto nacionālo demografisko situāciju Latvijā, kas ir izkropļota, jā? Pirmkārt, tā ir attīstīta un speciāli pielāgota pretizlūkošanas sistēma. Jo īpaši, ja mēs runājam par aktīviem aģentiem, jā, vai tādiem, kuri speciāli cenšas iefiltrēties un tam līdzīgi. Bet tas ir no vienas viedokļa. Ja? Tātad iekšējā drošība un spēcīga pretizlūkošanas sistēma. Starp citu, ja ņemam mūsu nacionālos bruņotos spēkus, tad pēc iestāšanās NATO arī Latvijas bruņotie spēki, ņemot vērā pielaižu došanu, nedošanu, ja? Tikai lielā mērā, kur pamatot, kur nepamatot, ir faktiski atbrīvot ļoti daudz virsnieku un karavīru no komandējošā sastāva, ja, par kuriem bija aizdomas, ka viņi varētu būt nelojāli. Ja. Tad pretizlūkošana mums ir normāla līmenī. Ja. Vismaz militārajā jomā, bet jūs par militāro runājat. Jo par civilo jomā, par civilo atbildi tomēr valsts drošības dienas. Tas ir tā kā no vienas puses. No otras puses jāsaprot, ka paņemot to pašu Ukrainas pieredzi, ja jūs skatāties tagad video un tam līdzīgi, jūs redzēsiet, ka neskatoties uz visām tām sarežģītām attiecībām, kas bija pašā Ukrainā, ja, skan krievu valoda katrā video vai katrā otrā, ja, pietiekami plaši pārstāvēt. Tāpēc, ja mēs runājam par karēvi līmeni, ja mēs runājam par karavīru strelnieku līmeni un tam līdzīgi, ar elementāru pārbaudi, es domāju, ar to pietiek, ja, bet ja ir runa par Nacionālās aizsardzības akadēmiju, kaut kādu tur iestāšanās kādiem, tur pārbaudi jābūt jau citā līmenī. Ja. Tas nozīmē, ka karavīri mums vienmēr nepietiks, ja, un tikai balstoties uz viņu ierakstu par viņu tautību, ja, es domāju, mēs tālu netiksim, mēs vienkārši atraidīsim lielu daļu potenciālu Latvijas aizstāvi, kas varētu būt mūsu rindās, un kur nav nekādas pamata viņu noraidīt. Tajā pašā laikā, ja mēs ejam tālāk pa hierarhijas pakāpieniem, jā, tur jau jāsāk darboties normāla līmeņa pretizlūkošana. Es piekrītu katram Mārtiņa izteiktajam vārdam, bet vēlos papildināt.
kur es saskatu riskus. Respektīvi, nelojālie diez vai mēģinās iestāties armijā, vai kas ir diezgan izņemot, tad, ja tie ir kaut kādi uzpirkt aģenti, bet šī 5. kolona, tā ir ļoti laba vide, kur ārvalstu izlūkdienestiem meklēt potenciālus kadrus, kurus varētu izmantot pret Latvijas valsts vērstām darbībām. Tieši tos arī ķer, kas meklē tos, kas pretizlūkošana ķer. Bet es, piemēram, šodien pats veicu pilnīgi elementāru eksperimentu. Internetā pārbaudība ir iespējams nopirkt Latpat kamuflāžu formas tērpus. Ir iespējams internetā pasūtīt arī bataljonu zīmolus, lušus, vai ne? Respektīvi, ja mums ir cilvēks, kurš labā latviešu valodā, viņam ir ļoti viegli jūt par profesionālu diversantu patiesībā. Un nav runa par kaut kādu spridzekļu novietošanu, bet vienkārši iefiltrēšanos teritorijā, nofotografēt kaut ko. Jā, bet mēs jau tikko šeit runājam par laba līmeņa pretizlūkošanu. Cerams. Uz šīs optimistiskās nots arī beigsim un mācieties jaunieši labi latviešu valodu, jo arī labas latviešu valodas prasmes ir zinām lojaltātes izpausme latviešu valodai kā tādai, Latvijas valstī kā tādai. Paldies un līdz nākošai reizei. Ka Latvijā, tā kā Maks Vanders Stūls pateica, ka mums jāpieņem pilsonības likums un nekādi tur tie 20 gadi, kā tur bija domās sākumā, un nekas tās nebūs. Un viņi teica, tā soļu politika sākam ar tiem, kas tagad ir 18 gadi, 20, un tad bija obligātais iesaukums. Un tad Krievi teica, pagaidīsim, ka paliek 27 gadi un pieteiksimies pilsonībā. Tas bija baigi labais rādītājs. Neviens vispār netaisies par pilsoni, kamēr, man liekas, bija līdz 27 gadiem iesaukums. Es to labi atceros. Attiecībā, pieņemsim, ja tādu lielāku pārejas periodu un amati valsts pārvaldē un pašvaldībās varētu būt tas, teiksim tā, padarīt šo te esamību rezervē, ja? Tas nozīmē, vai no alūksni ir pabeidzis, kaut gan tur ir ļoti primitīvi, tur ir 2 nedēļas tikai. Ja? Bet, nē, es pastāstīšu. Tur ir 21 diena, pirmā diena, pēdējā diena administratīvajā jautājumā atkrīt. Ja? Pagaid. Un starp, cik paliek tur 19 atņem 4, kas ir viņiem brīvdienas tajā laikā, viņiem 4 brīvdienas. Cik tev paliek apmācībai? 15. Tāpēc es runāju par 2 nedēļām. Jā, es uzskatu, ka ieviest pakāpeniski tādu izpratni, ka nav dienējis slikts kandidāts uz ierēģņa amatu. Ja? Jā. Tādai, es nezinu, rakstītē vai nerakstītē. Nē, tas ir agrāk, jūs taču atceraties, agrāk bija raksturojums rakstīt no dienesta vietas. Atceraties, jā. Ja vēl bataljonu komandieris varēja rakstīt karavīram labu raksturojumu, ja? Un pieņemot viņu darbā milicijā, ja? Es par miliciju toreiz runāju, ja? Tas tika ņemts vērā, tas bija liels plus vai atkal liels mīnus, ja viņam tādas nav. Ja? Kaut ko tādu. Vēl runājot par tām iniciatīvām, kas virmo gaisā, ja? Pamazām. Kā iesaistīt to iedzīvotājs, tu noteikti neatceries, ja, jūs arī, bet kaut kas līdzīgs DOSAFam. Tur, kur ir to, ko tagad sauc par droņītājiem, ja, tas ir dronu pilotēšanas apmācība, kur viņas vajadzīgs nenormālā kvantumā. Ja viņam iemāc tikai to, viņš jau ir gandrīz karavīrs. Ja. Bet Izraēlē ir tā, ka augstskola tu netiesi, tu neesi dienestā bijis, ja kā tur kaut kas tur kaut kāds attaisnojošs iemesls vajadzīgs. Jā, sievietēm ir vieglāk izdarīties nobligātā dienesta Izraēlā nekā vīrieši. Demokrātiska valsts, es domāju tā, ka tur vienkārši ar bonusiem. Bet es izlasīju, ka nemaz neesot viņam dienests obligātais, ka tas bija, pat tikko bija kaut kāda intervija, tur Izraels vēstnieks, ka tur ir darba dienas, tev jāiet tur strādāt, bet, teiksim... Mums jau arī par alternatīvo baigi... Izraēlā sievietes, viņas var nepiedalīties kaujā, ja viņi to pasaka. Tikai līdz 4% sieviešu, kuras dienu Izraels armijā piedalās nulītē. Bet tas ir normāli. Viņi atzīst to pagaid, es jums paskaidrošu, kāpēc tas tā notiek un kāpēc pie mums tā feminizācija, piedodiet, ir absolūti nenormāla. Mums ir jau 20 un pāriet jau zemesardzēji bruņotajās spēkos. Kāpēc tas nedrīkst būt? Tāpēc, ka mūsu armija šobrīd, viņas attīstības modelis ir vieglo kainieku armija 20. gadsimta vidus līmenī. Ja? Jūs saprotiet, tas ir vieglā kainieka amploā, ir visgrūtākais fiziski. Grūtākais, tie gadi, ja. Kāpēc ir 10 un vairāk procenti Izrēlā, sievietes armijā, Vācijā, Amerikā un tā? Tas ir armijas, kas ir piesātinātas ar augstām tehnoloģijām,
līdz šai te vietai. Tas nozīmē, ka viņam ļoti daudz tehnisku amatu tajā armijā. Latvijā tas procents jau tik liels, ja vienkārši neviens nevar sadūšoties pateikt to, ka tomēr sievietes nav tik piemērotas tam militāram. Nē, kuram kainieku amplāja? Tīcies par kainiekiem, mums jau nav tāda amata, kuru mēs varam nosēt. Es biju amerikāņu kara bāzē Rumānijā. Un Žečim Poli pie Ukrainas robežas, kas ir. Un tur mūs izvadāja, viņam apkārt bija tie patrioti, klīdmašīnas nolaiž ar kravām. Tur pa sievietēm prasīja, arī no NATO komisijas, un viņi teica, ka viena sieviete izmaksā 4 reizes dārgāk. Kāpēc? Un, jā, viņam armijā. Varbūt viņa apmācīja vai tehniski apmācīja. Un es tikai vienu piemēru pateikšu. Vīriešiem viņš teica duša, bet tas, viņš teica uz 11 vīriešiem viena duša, sievietēm laikam uz 4 vai uz 3 tur bija. Jā, tas kā standarts. Bet visur, teiksim, arī tur... Pie mums viss tur vienādi. Jā. Nē, viņiem, jā, ka tur tās prasības tur esot baigās visādas arī kaut kāds tur dežuram. Bet vienmēr par tevi, kad progresīviem iet diskusīt par dāmām armijā, ja ņemiet vērā, ka ja viņi, kā piemēram Izraela vai Amerika, tehniskie amati, viņiem ir attīstīti gaisa spēki un nevi. Jā. Tur ir pilns ar... jāpasaka, ka viņš faktiski tur ir viņi spiež podziņas, sēž pie pultīm, vada kaut ko, tas viss ir normāli, jā. Tad pats es piekrītu, ka varbūt... Ne jau lādiņš krāmēt ārā no... Jā, ar rokām, jā. Tieši tas, no mašīnas uzstiept. Vai ar mugursomām, jā, tur lekt kraviniekā kastē, jā, vai ārā no tās kastes. Labi. Ok.